Jūs esat dzirdējuši tādu teicienu, no viena grāvja otrā. Te no tām plāksnēm es nobraucu, te jau viss. Te es tik ārā. Uzbraucu uz plāksnēm un izbraucu ārā. Un aizbraucu tur, kur iet ārā uz asfaltu. Un izbraucu tādu pāris kilometrus, notīrīju riepas. Un domāju, braukšu atpakaļ tad, līdz šejien, un tad sākšu pārkārtot tās plāksnes. Ne? Jo pasies kāds ir pilnīgi tā kā ziepes. Redz, apakšā ir grants, apakšā tur ir normāls pamats. Redzu, ko akmeņi viss tik ciet viss. Redz, šitas te ir bērts šķembes. Un tad tādi vecāki cilvēki arī ir, ka tad divas sievietes tur tādas dzīvo. Un tad droši vien kaut kāda pašvaldība vai kas, nezinu, vai paši pirkuši ten. Ir sabērts grants arī tur augšā tai kalniņā braucot. Šiten arī viss ir, pamats ir, redzi, normāli ciets grants, ne šķembas, Bet te pa virs ir tas melnais puņķis. Un viss uzbrauc aizmuguru uz tām plāksnēm un tur bišķi tā pa sānu pagāja. Vēl vienreiz bišķi pa sānu. Un tad gribēju braukt ārā un es pat nezinu, kā es to dabūju gatavu. Un viss, un tagad cauri jau nav. Nekas traks jau šitas nav. Pilnīgi normāli, ka es jau atstiepu savus mīļos akmeņus. Tagad šita nolikšu ķepu, izstumšu ķepu ārā, pacelsies riteņa augšā. Un te zem riteņam atkal jāstu te apakšā kaut kas, nezinu, kaut kāda akmeņa, kaut kas jāliek. Bišķīt ir tāds besis uznācis, bet tu neko darīt, ne? Uz dzīvi jau es te nepiedeklarēšos. Jādabū mašīnā ārā un nafīgi jābrauc prom no šejienes.